uz ko būtu jāskatās, izvēloties šādu te, piemēram, starpzobu ūdens irigātoru? Piemēram, nu, kā var izvēlēties, kuru ražotāju ņemt? No manas pieredzes es esmu lietojis gan Philips Sonicare, gan Oakley, gan dažādus ķīniešu variantus un citu zīmolu pakaļdarinājumus un arī jaunradinājumus. Teiks tā maksimālā jauda no manas pieredzes viņiem visiem ir vienāda, kas ir ap tiem 110 PSI mērvienībām, jo jebkas, kas ir lielāks par to, principā jau traumē mūsu smadzenes, nevis palīdz noņemt zobu aplikumu. Un kā jau ar visu elektroniku, nu, nav noslēpums, ka tā lielāko cenu uzliek tas brands. Un pēc tam tad jau seko, cik tur ir dažādas daudz opcijas, programmas, intensitātes līmeņi, maināmās galviņas, bet, nu, irigātoram es īsti neredzu jēgu no tām programmām, jo mums vajag to vienu galveno tīrīšanu. Tas, kas ir svarīgi, ir, ka var regulēt jaudu, vismaz kaut kādos 3 līmeņos, jo no sākuma jūs noteikti vēlēsieties mazāko jaudu, kad pēc tam jau pieradīsiet, tad gribēsiet pārēt uz lielāku jaudu. Mēs noteikti apsimies, cik daudz ir maiņas uzgaļu iekšā, jo, nu, lai gan rekomendācija viņus mainīt reizes 6 mēnešos, bet tas ir tā, ka ja paši viņus nenokožļā gluži, tad tur īsti nav tie mikrobiem, kur pieķieties, jo viņš jau pūš ūdeni tikai vienā virzienā. Bet vienalga mēs varam apsīties, cik maksā pēc tam maiņas uzgaļu, jo atkarībā no ražotāja tās cenas pamatīgi varijē. Noteikti apsmies, cik ilgs ir garantijas periods. Philips Sonicare Waterpik guma 365 no mums pieejamiem zīmoliem viņi dod 2 gadu garantiju. Oakley ir vienīgais, kurš visiem irigātoriem dod 3 gadu garantiju. Nu, un pēc tam jau ir vienkārši dizains, kā mums liekas, kur mums būtu ērtāk lietot. Viņi ir pieejami lielākas versijas, mazākas versijas, tad tur tās jau ir nianses.